Барьера не будет, но мы надеемся на достаточно массовое участие. Любое общественное мероприятие это абсолютно неизвестно, потому что вы поймите правильно. То есть это действие, да? Даже любой спектакль, ты знаешь уже как бы аудиторию, ты знаешь, ну хотя бы сценографию, ты знаешь даже актеров, которые это будут играть. Вот это вот мы практически сейчас мало что знаем. Мы будем узнавать по ходу движения, как говорится. Поэтому это и называется движение. Организация будет существовать за счет добровольных взносов. Pārējais iniciatīvas būs neatkarīgi no vērotāju. Novērotāju institūts, es domāju, ka tiks paredzēts. Vēlēšanu pamatnostādnes mēs arī gatavojam šajā dibināšanas sapulcē apstiprināt, un tad pagaidu valde tad arī to darīs. Ja mums būs ārvalstu novērotāju uz pašvaldību vēlēšanām, tad mēs noteikti aicināsim ziņot arī uz mūsu iesākumiem. Mums tā ir ieplānota tāda aktivitāte 18. novembrī rīkot nospēju protestu akciju. Jūs nevarat, ka tas radīs tādu nepatiku, bet jums, ka jūs izvēlējušies tieši tādu Latvijai zīmīgu datumu? Mēs izvēlējāmies zīmīgu datumu un mēs atsaucamies uz tām vērtībām, kas bija pasludinot Latvijas valsti un to mazākumtautību lomu Latvijas neatkarības nodibināšana. Tā nepelnīti tiek aizmirstā un nepelnīti tie demokrātijas principi, kas bija 22. gadā, un 18. gada proklamēt Latvijas Republiku, viņi netiek pilnībā ievēroti un viņi netiek iztenoti tieši attiecīgi uz nepilsoņiem. 20 gadus mums ir demokrātijas deficīts, un tāpēc mēs domājam, ka Latvijas valsts proklamēšanas diena ir svarīga diena, kad atgādināt, ka ne visas vērtības ir iztenotas, un visas uzdevumi ir izpildīti, un nepilsoņi ir tas jautājums, kas steidzīgi jārisina, lai izveidotu Latvijas politisku nāciju. Tas, kas ir rakstīts satversmē, ka valsts vara pieder Latvijas tautai. Respektīvi politiskai nācijai. Jautājums ir par to, vai jūs nebaida reakciju, kā sabiedrībā attīstās. Es atbildu jums, ja? Я скорее отвечу, Дело в том, что это проект программы. Это как одна из идей. То есть поддерживается ли она остальными участниками, вы понимаете? Мы инициативная группа, которая сейчас готовит документы, и это все проект. То есть когда будет уже ближе к осени, тогда будет видно. Но если у людей будет желание, мы не сможем этому противостоять. То есть в этом плане. Мы же не сможем сказать нет. И второе, возможно, кто-то из нас и войдет дальше, правление временное, дальше и парламент утвердит. Мы предлагаем пока проект. Конечно, те опасения, которые вы высказали, высказывают и участники Конгресса тоже. Не все одинаково мыслят. Это вполне естественно. Все будет зависеть от обстоятельств, от обстановки. Все будет. Но план пока, проект такой. Tieši tā, es gribēju arī atbalstīt, ja, piemēram, ja valdība uzsāks tik tiešām atvērtu konstruktīvu dialogu par nepilsoņu problēmu risināšanu, varbūt mums atkritīs nepieciešamība protestēt un būs nepieciešams piedalīties diskusijā un kā šo problēmu risināt. Pagaidām, diemžēl, mēs redzam, ka vēlmes problēmu risināt nav, un līdz ar to mums tas jāpaceļ dienas kārtībā. Lūdzu, vēl jautājumu? За 23 марта в 10 утра где будет? Мы сейчас будем гостинице «Исланда». Всем те, кто приглашены на конгресс, будет приглашение выслано на электронную почту. Но если есть регистрация, значит будут, да, приглашения? Конечно. Приглашения будут, но этот вопрос как бы технический, конечно. Конечно, все будут приглашены. Я там прислал еще заявку на несколько человек, но я не уложился в срок до 12. Дмитрий, это все будет после пресс-конференции. Я все вам расскажу, хорошо? Еще, пожалуйста, вопросы. Kas būs līderis Pagaidām mums nav līdera, mums ir izteikta kolektīva darbība, kad cilvēki, kas atbalsta šo mērķi, darbojas tā sasniegšanā. Mums, tāpēc, kas līderis, laikam, formāli, tas ir divi valdes līdzpriekšsēdētāji, kas tiks ievēlēti dibināšanas sapulce, bet mums pagaidām nav skaidrības, kas tie būs.
kaut kādas vajadzīgi droši. Šodien nav nekāda. Mums ir iniciatīvas grupa, teiksim, tie cilvēki, kas inicijē šo jautājumu un kuri aktīvi velta savus spēkus tā sasniegšanai. Nu, iespējams, ka, teiksim, Valērijas Komarovs varētu būt viens no tiem. Bet, sakot, tas ir vēl apspriežams jautājums, un būtībā daudzi mūsu aktivisti ir gatavi uzņemties šo lomu, un mums ir tāda veselīga un konstruktīva konkurence, un dosim tautai iespēju vēlēt. Jā, mūsu grib un mūsu vēlme, tas nav. Это не последняя инстанция. Labi, paldies par jūsu interesi, спасибо за ваш интерес.